Par 3 punktiem mums ir jāatrisina nevienādība x plus 5 dalīts ar 1 mīnus x. Tam visam jābūt lielākam par 0. Pats vienkāršākais, ko var darīt ar šo izteiksmīti, tas ir noteikt maiņzīmu punktus un atrisināt ar grafisko paņēmienu. Tātad, ja mums ir x plus 5 vienāds ar 0, tad x ir mīnus 5. 1 mīnus x vienāds ar 0, mīnus x vienāds ar mīnus 1, x vienāds ar 1. Lūk, mums ir 2 punkti. Tā kā nevienādība nav stingrā, mēs varam zīmēt, atlikt nosacīt tādu schematisku x asi, un nestingrā vienādībā, kad ir tikai lielāks, bet nav lielāks ar vienāds, tad mēs mīnus 5 liekam kā tukšu punktu un 1 atliekam kā tukšu punktu. Caur mīnus 5, ja mēs skatāmies tikai uz šo te skaitītāju, mums iet, tā ir taisne, kas iet caur punktu mīnus 5, un taisnei x reizinātājs ir pozitīvs, un taisne ir augoša. Caur saucējs 1 mīnus x ir taisne, bet dilstoša. Tikai uzzīmējiet taisnā, kā man sanāca. Tagad mums viss pasaules sadalīsies pa šiem maiņzīmu punktiem 3 intervālos, ieliekot nulīti iekšā. 5 dalīts ar 1. Pozitīvs sanāks. Vienmēr, kad var izvēlēties no kāda intervāla 0, liekam 0. Mīnus 6. Skaitītājs negatīvs, mīnus 6 plus 5, mīnus 1. Un saucējs pozitīvs. Negatīvs dalīts ar pozitīvs. Otrādāk pozitīvs dalīts ar negatīvs. Mīnus zīme. Un mīnus zīmīte arī sanāks, ieliekot, piemēram, 2. 7 dalīts ar mīnus negatīvs. Mums bija prasīts, kad mūsu daļa ir pozitīva. Tātad lūk šajā te intervālā starp mīnus 5 un 1. Un mēs varam pierakstīt tādu bildi, kā x pieder intervālam no mīnus 5 līdz 1. Un tās ir arī rezultāts. Vēl var, protams, risināt ar analītiski, var risināt ar vienādojumu sistēmām, bet, ja var atrisināt īsāk un atbildi sanāk tā pati, kāpēc lai nerisinātu ar grafisko paņēmienu. Paldies par uzmanību!